Vai esi kādreiz mēģinājis sasveicināties ar latvieti un pretī saņēmi tikai galvas mājienu? Varbūt kādreiz esi stāvējis pieturā kopā ar kādu cilvēku un abi klusējat. Apsveicu! Tu esi saticis introvertu vai vienkārši latvieti. Šodien mēs parunāsim par to, vai latvieši tiešām ir introverti, vai tas ir mīts. Dzīvojot Latvijā, es esmu pamanījusi, ka cilvēki klusē liftā, autobusā arī ir klusums, bet nav tāds neērts klusums, drīzāk mierīgs. Es uzdevu savu jautājumu, vai cilvēki ir kautrīgi, vai viņi ir dusmīgi, vai vienkārši mierīgi. Latvietis nesēdēs to blakus autobusā, ja tas ir tukšs. Latvietis neizsauks taksometru ar roku, ja viņš var pasūtīt lietotnē. Un ja latvietis mīl savu mežu un dabu vairāk nekā small talk. Daudzās kultūrās saruna ar svešinieku tiek uzskatīta par normālu. Latvijā, ja tevi uzrunā kāds nepazīstams cilvēks, tu uzdod jautājumu, ko viņam no manis vajag? Tas nav ne slikti, ne labi. Tas ir vienkārši savādāk. Starp citu, vārds introverts latviešu valodā ir tāds pats kā angļu valodā, bet mums ir arī savs vārds – noslēgts. Tas ir cilvēks, kurš nelabprāt dalās ar savām emocijām. Pretējās nozīmes vārds ir ekstraverts vai atvērts cilvēks. Kā tev šķiet, vai latvieši ir introverti? Varbūt tu esi latvietis un domā citādāk. Raksti komentāros, man būs ļoti interesanti palasīt tavas domas. Manuprāt, latvieši nav introverti. Viņi vienkārši mīl mieru, un kad iepazīst jaunu cilvēku, viņi var būt ļoti sirsnīgi un pat runīgi. Tāpēc nevajag baidīties no klusuma. Tas var būt tikai īsts sākums jaunai sarunai. Ļoti ceru, ka šis video tev bija noderīgs, un tu iemācījies jaunus vārdus un izteicienus klausoties dzīvo valodu. Tāpēc pieseko un tiksimies citreiz!